Nekad vēl tik daudz zvaigžņu nav bijis debesīs. Nekad vēl cilvēks tik dziļi nav iekļuvis šajā harmoniskajā, precīzi organizētajā pasaulē, kosmosa līdz atomzīlēm. Šajā pasaulē, kur katra šūna un vissīkākā atoma daļiņa un katrs smadziņu neirons vēl joprojām ir noslēpuma pilns, tāpat kā svešas pilsētas iela. Pavisam nesen 1974. gada 16. novembrī no pasaules lielākā radioteleskopa Portoriko uz zvaigžņu kompu M13 tika noraidīta pirmā informācija par planētu Zemi un cilvēkiem. Vēstījums bija kodēts ar ģeometriskām figūrām 1679 punktu apjomā. Bet vai adresāts sapratīs mūsu loģiku? Mēs gaidām atbildi no nākamības, bet varbūt tā jāmeklē pagātnē. Ģeometriskais ornaments taču gadsimtiem ilgi mitis tautas daļradē. Lūk, šī Peru mūmija ir 2000 gadus veca, bet tādas pat jostas ar līdzīgu ornamentu lieto arī Igaunijā un Latvijā. Rīgā muzeja fondos glabājas tūkstošiem jostu, kas austas visdažādākos Latvijas nostūros. Te ir arī jostas ar pakāpeniski sarežģītākām ģeometriskām figūrām, kuru kopējais apjoms ir 200 000 punkti. Tāda sarežģītības pakāpe rosina domu, ja nu šie ornamenti ir mūsu senču šifrēts pieraksts, tad ornamentu uzbūvēju un secībai būtu jāpakļaujas loģiski precīzām likumībām. Vispirms veikt formālo analīzi ieprogrammēsim kompjūteru. Un te viens no secinājumiem - visu ornamentu uzbūvē vērojamas kopīgas likumsakarības. 60. aastate keskel tundsin huvi Jaapani kultūri vastu. Ar ornamentu noslēpumiem es saskāros pavisam negaidīti. Pirms 15 gadiem sāku interesēties par Japāņu agrīnā perioda kultūru, īpaši par viņu zīmēm, simboliem, kas apzīmēja gan visvienkāršākos sadzīves iedzienus, gan plašas filozofiskas koncepcijas. Lähtudes eelnevast sai uue piluga ka üle vaadatud Eesti rahvakunsti pärand. Un kad es pavisam no cita redzes punkta papētīju igauņu tautas ornamentu, biju pārsteigts par struktūras sarežģītību. Tõeline üllatus tuli aga 76. aasta Vēl vairāk es izbrīnējos, kad Latviju rakstos ieraudzīju lielvārdes jostas ornamentu. Te atklājās viena no pasaules viskomplicētākajām ģeometriskajām ornamentālām sistēmām. Daudzas zīmes jostā man jau bija pazīstamas, bet tos salikums vedināja meklēt kopjēgu. Ne jau tiešās vizuālās analoģijās, bet līdzīgos dažādu struktūru uzbūves principos. Biju izpētījis tālo austrumu tēlotais mākslas uzbūves pamatus, kur atsevišķu elementu savstarpējās attiecības atveidoja dabas procesus. Māksla darbs it kā dalījās 2 vai 3 attīstības pakāpēs un 2 aktivitātes daļās – sievišķā un vīrišķā, iedomātā un reālā. Starp citu, šo principu bija apguvuši arī daži Eiropas mākslinieki, piemēram, Jeronīms Boss. Visu procesu mūsu senči centās nevien attainot, bet arī izskaidrot. Lūk, pazīstamās cirka spēles sanāks variants. Pirms 3000 gadiem Indijā tas kalpoja kā filozofijas mācību līdzeklis. Spēles lauks bija visuma diagramma. Tam pašam mērķim noderēja arī tālo austrumu talismans, kur rūtiņu vietā bija ģeometriskas zīmes, hieroglīfi. Katrs veidots pēc tiem pašiem principiem kā visa tabula, hieroglīfi saglabāja to pašu filozofisko jēgu, kā tikko redzētās gleznas. Tik sarežģīts ir šis ceļš pie lielvārdas jostas, kurā
Daudzas zīmes izrādās iejaustas kā tie paši simboli, kurus pielietoja plašā teritorijā no Japānas līdz pat Turkmēnijai. Jau toreiz zīmju pamatnozīme bija pazudusi, un daudzi gudrie centās atšifrēt to īsteno jēgu, tāpat kā mēs tagad meklējam atslēgu lielvārdas jostai, kurā var saskatīt līdzīgus elementus un uzbūves principus. Zaudējuši savu pamatnozīmi, daļa simbolu saglabājās piederības zīmēs. Vēl šodien šādas zīmes var atrast Itālijos austrumos, Baltijā. Varbūt tieši šīs latviešu piederības zīmes ir tā atslēga, lai piekļūtu vēl sarežģītākām sistēmām. Japānā ir ticējums, ka šādas zīmes talismani uz rokām pasargā no nelaimes, bet te lūk igauņu cimdi no Muku salas un tādas pašas noslēpumainas zīmes. Līdzīgs princips rakstam uz afrikāņu sievietes vēdera un uz vīrieša sejas. Pāri laikiem un zemēm zīmes vieno mūs un stāsta, piemēram, šī Meksikas tempļa sienas par pasauli glabā 3 informācijas slāņus – ikdienišķo priekšmetisko, ziņas par notikumiem un dabā notiekošo procesu aprakstu. Šo pēdējo izziņu saprast spējuši tikai izredzētie. Vairākas nozīmes vienam simbolam ir sastopams arī senajā ķīniešu I Cin tabulā. Debesis – vīrišķība, zeme – sievišķība un paralēli nozīmes. Debesis – radīšana tēvs, zeme – paklausība māte, ūdens, mēnesis, briesmas, uguns, gaisma, saule un citas nozīmes. Saulei, mēnesim, ugunī un ūdenim mūsu senči piedēvēja maģisku nozīmi. Tā ģeometrisks ornaments jau sen tika pielietots praktiskām vajadzībām. Amerikas indiāņi dzīvoja precīzi izveidotā aplī, kuru pēcāk nosauc par medicīnisko apli, jo, kā rādīja arheoloģiskie izrakumi, šajās apmetnēs dzīvojošie Siu cilts indiāņi nav pazinuši slimības. Kā stāsta leģendas, katram mazulim jau no dzimšanas izvēlējušies savu cilts gudro, jeb filozofisko tēvu. Aizvedis bērnu dabas vidū, izpētījis viņa raksturu un biofiziskās īpašības, indiāņi gudreiz uzzīmēja zēna jeb meitenes simbolu, savdabīgu cilvēka vizītkarti.